Latvijas brauciet jūriņā šorīt viesojas Lietuvā, Klaipēdā. Klaipēdas osta ir viena no Ziemeļa Eiropas neaizsalstošajām ostām, lielākā osta Lietuvā. Šeit tiek apkalpoti gan kravu pārvadājumi, gan kruīzu kuģi. Esam šeit, lai noskaidrotu jaunākās un svarīgākās aktualitātes Klaipēdas ostā. Šobrīd esam ieradušies Klaipēdas ostas pārvaldē, un šeit arī noskaidrosim jaunākos projektus, kas ir saistīti ar Klaipēdas ostu. Kādi ir Klaipēdas ostas rezultāti iepriekšējā 2014. gadā? 2014. gads Klaipēdas ostā bija labs gads, tomēr tas nebija labākais Klaipēdas ostas vēsturē. 2011. gadā rezultāti bija vislabākie, proti 36,6 miljoni tonnas. 2015. gada pirmās puses rezultāti rāda, ka šim vajadzētu būt rekordgadam. Because we are beating 2011's record. Mēs ceram un ticam, ka tam par pamatu ir investīcijas, kuras tiek ieguldītas mūsu ostā. Mēs turpinām attīstīt terminālus. Zinām, ka ir atvērts jauns konteineru termināls. Arī jaunais LNG termināls. Šīs pozīcijas padara mūs stiprākus Baltijas jūras reģionā. Un mums ir rezultāti. Tāpēc mēs turpinām darbus. Turpinām arī ostas padziļināšanas darbus. Šobrīd tie ir līdz 15 metriem. Tomēr jau gatavs ir plāns padziļināšanas darbiem līdz pat 17 metriem. So this will make us fully competitive because we will be able. Tas viss mums palīdzēs attīstīties un pieņemt arī lielākus kuģus. Which will pass through newly reconstructed Panama Channel, which will be finished next year. If you look back in 2014, kāpēc 2014. gada rezultāti Klaipēdā nebija tik labi? Vai to ietekmēja pagājušā gada ģeopolitiskā krīze? Nevēlētos skatīties pagātnē, vienmēr lūkojos nākotnē. Bet, protams, ka bija vērojami vairāki iemesli, kāpēc rezultāti bija tieši tādi. Katrs gads ir atšķirīgs. Ir grūti salīdzināt dažādus gadus savstarpēji, jo tirgus ir ļoti dinamisks. Like I said, 2014 was one of the best years, not as good as 2011. Kā jau teicu, 2014. gads tomēr bija viens no vislabākajiem Klaipēdas ostā. Infrastruktūras izbūve, termināla attīstība un būvniecība pastiprināti notika tieši 2014. gadā. Tas viss prasa laiku, un mēs redzam, ja esam kaut kur ieguldījuši, rezultāti nav tūlītēji, bet tie ir jau nākamajos gados. Man aiz muguras otrpus ostas kanālam mūs laipni jau gaida kuģīša Venus kapteinis. Kopā ar viņu dosimies nelielā izbraukumā un skatīsimies, kāda izskatās Klaipēdas osta tūplānā. Pirmo reizi Klaipēdas ostas vārds rakstos minēts jau tālajā 1252. gadā lietuviešu Mindauga laikā. Klaipēdas osta laika gaitā veidojusies par ostu pilsētā. Nenoliedzami daudz būtiskāk Klaipēdas osta attīstījusies 20. gadsimtā. 1986. gadā tur tiek izbūvēts prāmju termināls, un pasaulē lielākais prāmis, kas paredzēts dzelzceļa sastāvam, var sākt darbu. 1992. gadā Klaipēdas osta iegūst valstiskas nozīmes statusu, un rezultāti stāsta paši par sevi. Ostas platība 415 hektāri, ostas akvatorijas 623 hektāri, krava apjoms 1997. gadā 16 miljonu tonnas, 2010. gadā 31 miljonus tonnas. No kopējā kravu apjoma 2014. gadā kravu īpatsvars sadalās šādi: 33% minerālu mēsli, 17% naftas produkti, konteineru kravas 15%, raro kravas 12%, graudi 8%.
Lūk, tur tālumā redzams aizvadītajā gadā plašu uzmanību izpelnījušais jaunais sašķidrinātās gāzes termināla kuģis Independence, ko paši lietuvieši uzskata par enerģētiskās neatkarības simbolu. Jaunā termināla jauda būs 4 miljardi kubikmetru gadā. Salīdzinājumam Latvijas, Lietuvas un Igaunijas kopējais patēriņš gadā ir nepilni 5 miljardi kubikmetru. Baltijas valstu ostas jau ilgus gadus lauza šķēpes par sašķidrinātās gāzes termināļu būvniecību kādā no ostām. Lietuva izrādīja interesi un mērķtiecību, tika uzbūvēts termināls un enerģētiskā neatkarība ir iegūta. LNG in financial terms for us as Seaport Authority Finansiāli, protams, tas ir iegūms, bet ja runājam par kravu tonnām, tad tas mums dod ļoti maz. Gāze ir ļoti viegla. Influence so much because gas is light. I mean, for which capacity termināla kapacitāte ir tāda, kāda tā ir. 200,000 tonnas uz kopējā apjoma 36,4 miljonu tonnas, protams, ir ārkārtīgi maz. So this is not comparably nothing to what we have, 36.4. How important it is to be Bet cik nozīmīgs ir LNG termināls ne tikai Lietuvai, bet arī Baltijai kopumā? Yes, of course. LNG terminal, even before Protams, šis termināls jau pirms būvniecības pabeigšanas deva rezultātus, jo Lietuva ieguva par 30% zemāku gāzes cenu. Nākotnē cena arī var mainīties, it sevišķi, ja sekojam jaunākajiem notikumiem, kā arī Irāna interesējas par gāzes piegādi. Iran wants to become a supplier to Europe of natural gas, so probably price will go down and this terminal Cena kritīsies. Termināls strādā ne tikai Lietuvai, arī Igaunija pērk gāzi no šejienes. Un domāju, ka arī Latvijai nākotnē šis termināls strādās par labu. Estonia is buying from this terminal and I think in the future for Latvia too, this alternative to have gas from LNG terminal in Klaipėda might work as as a factor in negotiations for the price in Latvia too. Vēsturiski gan Latvijas ostām, gan Klaipēdai Kazahstāna ir bijis labs sadarbības partneris. Jaunais koridors, kas savieno Āziju un Eiropu, var jaunas iespējas kravu piesaistē un pārvadāšanā. Ķīna un Eiropa. Pa vidu ir Kazahstāna un Lietuva. Kazahstāna kā sadarbības partneris ir izvēlējusies Klaipēdu. Kad šī sadarbība sākās? Klaipēda un Rīga ar partneriem no Kazahstānas strādā jau daudzu gadu garumā. It kā nekas jauns. Sadarbība turpinās. Tomēr šāds bizness tikai stiprina mūsu attiecības. Viena no Kazahstānas kompānijām, kas jau strādā Klaipēdas ostā, ir labs piemērs. Konteineru kravas plūst, un domājam, ka tas ir izdevīgi abām valstīm, gan Kazahstānai, gan Lietuvai. Vai arī Krievija ir ieinteresēta, ka šīs kravas plūst tieši caur Krieviju? Kravas no Kazahstānas vai uz Kazahstānu iet caur Krieviju. Tāds ir tas ceļš. Nezinu, vai Krievijai nodrošināt tranzītu ir grūti, ja viss strādā un ir rezultāti. Tad politiski korekti Krievijai nav jēgas ignorēt šo sadarbību. Nedomāju, ka kaut kas arī mainīsies šajās tranzīta līnijās turpmākajos gados. Varētu teikt, ka Klaipēdas osta ir vienīgā Lietuvas osta. Attālums līdz tuvākajām ostām ir salīdzinoši neliels.
99 km līdz Liepājas ostai, 143 km līdz Kaļiņingradas ostai. No Rīgas pa Sauszemi līdz Klaipēdai ir 306 km. Nozīmīgs tranzīta krustpunkts ir Minska, no kurienes Klaipēdu šķir 556 km. Rīgas ostā arī ļoti liela interesi izrāda investori noteikti no Ķīnas, Kazahstānas, Baltkrievijas. Kas jauns vai kādi jauni projekti, kas attīstās ar šīm valstīm? Tātad šā gada laikā ir noslēgts jauns sadarbības līgums ar Baltkrieviju. Tātad Baltkrievija uzņēmēji ir noslēguši līgumu ar vienu no Rīgas ostas uzņēmumiem. Ķīnas delegācija piedāvāja mums izveidot kopīgu uzņēmumu, lai nodrošinātu Ķīnas kravas transportēšanu no Ķīnas uz Skandināvijas valstīm, tātad Zviedrija, Norvēģija iet runa. Krievijas uzņēmēji ļoti ieinteresēti dažādu pārtikas pārvadājumu, arī Ukrainas starp citu, tātad Ukrainā ir liels kravu pieaugums. Nevis kravu pieaugums, bet liela ražas pieaugums ir šogad, tātad bija jau Černīgovas gubernators ieradies pie mums šogad. Principā katru nedēļu ierodas investori un kravu īpašnieki ar vēlmu šo kravu pārvadāt savu Rīgas ostu, pat cik mēs esam paziņojuši visā pasaulē, ka mēs to varam reāli fiziski izdarīt. Kas attiecās uz to pašu Ķīnu, tātad, lai viņi savu kravu tiktu uz Zviedriju, mēs runājam arī par to, ka kopīgi mēs varētu uztaisīt savu līniju Rīga-Stokholma ar mērķi nodrošināt Ķīnas kravus Skandināvijā. Šobrīd tas ir sarunu līmenī vai tomēr jau kaut kas? Tas ir sarunu līmenī, jo Ķīnas delegācija bija pie mums atbraukus 2 nedēļas atpakaļ, pavisam nesen. Viņi teica, ka septembra sākumā ieradīsies no atvaļinājumiem viss, kas tagad tur tie vadošie sastāv, un viņi ieradīsies vēl vienreiz uz šeit, jau nostāt konkrētu līgumu par turpmāko sadarbību. Tranzīta biznesa pārstāvjiem no Latvijas jau vēsturiski ir laba sadarbība ar Baltkrieviju. Katru gadu uz Minsku dodas delegācija no Latvijas. Tomēr 2014. gads bija īpašs. Starp abām valstīm parakstīti nozīmīgi dokumenti. Tātad abu valstu sadarbība tikai пастипринās. Мы видим, что такая форма диалога время от времени для нас очень полезна и, по нашему мнению, по моему мнению, достаточно эффективна. И мы это будем практиковать. Мы с господином министром Матисом договорились и уже реализуем в своей практике работы не только официальные встречи, но и время от времени рабочие встречи. У нас в этом году уже такие встречи происходили. Я выражаю ему благодарность, что вот он сегодня и участвует в круглом столе, который организован с латвийской стороной в рамках транспортной недели. Мы видим, что наше взаимодействие только нарастает и эффект будет. Те цифры, которые приводили здесь на экране наши специалисты, изменение процентов, безусловно, это ситуация, которая не зависит полностью от транспортников. Это и экономика, это и другие события, которые влияют на изменение товаропотоков, которые через наши традиционные регионы движутся. И мы должны очень оперативно на это реагировать. И я думаю, что вот этот вот наш такой вот частый диалог и различного формата – это как раз реакция органов государственного управления на izmainījušos apstākļus. Tāpat šodien tika parakstīti 3 dokumenti starp loģistikas asociācijām, tātad tieši sadarbība loģistikas jomā, autopārvadātāju asociācijām, sadarbība autopārvadājumu jomā un starp ceļu organizācijām, tātad sadarbība un koordinēta attīstība autoceļu sakārtošanā, kas arī, starp citu, viens no jauniem jautājumiem, kas līdz šim tās transporta tikšanās netika apspriest, sinhronizēt ceļu būves un ceļu rekonstrukcijas darbus abās valstīs. Ja mēs skatāmies, teiksim, uz šīm konkrētām vienošanās, tad, protams, ja mēs dzīvē sakārtojam Latvijas pusē autoceļu, svarīgi, lai arī Baltkrievijas pusē tas autoceļš būtu sakārtots, jo nav jau svarīgi tikai tam pārvadātājiem aizbraukt līdz Latvijas robežai. Tad ir svarīgi, lai tas autopārvadātājs līdz Minskai var atbraukt pa normālu ceļu. Un ja mēs šos plānus saskaņojam, tas ir taustāms dzīvē redzams konkrēts rezultāts. Tranzītā tātad Baltkrievija mums ir nozīmīgs partneris, tātad aptuveni 55–60% kravas iet caur Baltkrieviju, kas iet tranzītā uz mūsu ostām.
Arī Baltkrievija, Latvija ir ļoti nozīmīgs tranzīta partners, un tie arī ir kaut kur 55%. Tā kā ļoti būtisks šis te ir. Ja mēs skatāmies ģeopolitisko situāciju, nu tad, protams, Baltkrievija ir tuvākais tirgus, kur mēs varam diversificēt savus pakalpojumus un savus piedāvājumus. Jo mēs nevaram skatīties tikai uz, teiksim, uz Ķīnu vai citām tālām valstīm. Tāpatās mums ir tātad Krievija pa vidu un visi šie tarifi un viss pārējais. Tātad pirmais, ar ko mēs varam nostiprināt sadarbību, ir savu kaimiņu valsts Baltkrieviju. Un es domāju, ka tas mums ir ļoti laba perspektīva. Un tieši šajā ģeopolitiskā situācijā nostiprināt sadarbību ar Baltkrieviju palīdzēs pārorientēties mūsu uzņēmējiem, autopārvadātājiem tā skaitā. Ja mēs skatāmies, ka autopārvadātāju tirgus Krievijā ir nokritis, ja, tad kāpēc nevar vadāt uz šejienu? Kāpēc arī šodien ir vienošanās starp autopārvadātāju asociācijām? Nu, tad šīs pārtiks produktus var vest uz Baltkrieviju. Un nevis, teiksim, starp Ķīnu un Mongoliju, bet tepat blakām. Tā kā tāds iespējas ir ļoti labs. Lai noskaidrotu, kādas kravas nāk no Baltkrievijas caur Rīgas ostu, dodamies uz Baltkrievijas universālo preču biržu Rīgā, kura ir arī vienīgā Baltijā. Visus šos gadus, līdz šim, cik jau birža pastāv 10 gadi, jau 11. gads, tad ir vērojams principā nepārtraukts pieaugums kokmateriāla eksporta, pieaugums caur ostām un principā kokmateriālu no Baltkrievijas, ko Latvijas uzņēmēji pērk pamatā, ir tieši caur Rīgas ostu. Daļa Baltkrievijas kokmateriāla iet arī caur Klaipēdas ostu, bet tas izējot no tā, cik šie uzņēmumi pircēji vai kādas citu produkcijas pārdevēji, kurā vietā teritoriāli atrodas. Ja viņi tradicionāli mūsu reģionas ir Vitebskas apgabals, tur Mogeļo, Minskas apgabals, kas ir tuvāk Latvijas robežai, tad principā Rīga ir pat tuvāk. Un arī es zinu, ka ir bijuši šo nelaimīgā Kālijas sāls jautājumi, kad tika analizēti un ar tie paši Baltkrievi analizēt, caur kuru ostu izdevīgā Kālijas sāli vai caur Klaipēdu, Ventspili vai Rīgu, tad pēc attālumiem, logistikas un visām izmaksām Rīgas osta bija ļoti konkurentspējīga tai pašai Klaipēdas ostai. Neskatoties to, ka šobrīd caur Klaipēdas ostu praktiski visas kā Baltkrievijas Kālijas salas tiek eksportētas. Tā ka te ir atkarīgs no kurienes šī krava iet. Protams, ja tā krava mūsu uzņēmuma nestrādā, ļoti retos gadījumos tur var būt, kad no Brestas apgabala, kas tradicionāli kravā ir tie kokmateriāli, ir Brestas apgabals, tā ir Poļi. Jā. Polija iepērk, jo kokmateriāli, ko tālāk ir ceļš, to šī vērtība, izmaksas šim produktam arī pieaug. Un šobrīd īstenībā ir tā ļoti labvēlīga situācija, ņemot vērā, ka Baltkrievi turpina eksportēt izēvielas, ir mūsu uzņēmumiem, sevišķi kokrūpniecības uzņēmumi, ka viņi var iegūt krietni lētākas izēvielas Baltkrievijā un šeit ražot jau gatavo produkciju, celtniecības materiāls, vēl kaut ko ar lielāku pievienotu vērtību. 4 gadi atpakaļ tika uzsākts projekts, kas bija viens no punktiem arī sarunās ar Rīgas brīvostas vadību. Pirms 3 gadiem, kas slēdza sadarbības līgumu, arī veidot šos biržas noliktavus. Pirmie gadi bija tādi cerīgi, šobrīd, diemžēl, pagaidām tas ir apstājies. Cerams, ka šī biržas noliktavu ideja principā attīstīsies, un mēs strādājam arī pie tā, ne tikai, lai šīs noliktavas varētu izmantot ne tikai Baltkrievijas preču eksportam, bet arī Baltkrievijas preču importam. Industrial Park in Belarus. Industriālais parks Baltkrievijā. Ķīna izvēlējusies Klaipēdas ostu kā partneri. Kas sakāms par šo projektu? What is about this project? Šobrīd šis parks Minskā top, un līdz šim Klaipēdas osta tika izmantota kā būvniecības materiālu piegādāšanas vieta. Klaipēda was working as supply port for construction materials. So probably Chinese partners. Tātad kompānijām no Ķīnas, kas investē šī parka būvniecībā, ir laba sadarbība ar Klaipēdas ostu, ar Lietuvas dzelzceļu un, protams, arī ar Baltkrievijas dzelzceļu. Also Belarusian railways, of course. We will have huge flows of commodities
Tāds lēmums ir pieņemts, un ticu, ka sadarbība arī turpmāk būs un tā ies tikai uz augšu. It sevišķi, kad šis industriālais parks Baltkrievijā sāks darbu. Kāda daļa no saražotā tiks arī Eiropai. Uz to mēs arī ceram. Мы, как Клайпедский порт, мы можем сейчас предоставить своим клиентам услуги по обработке, например, судов типа Panamax. Уже, в принципе, все наши терминалы, основные терминалы, балковые терминалы имеют возможность принимать и полностью загружать судна типа Panamax. И это очень интересно нашим клиентам, особенно белорусам, которые экспортируют много грузов через Клайпедский порт. Конечно, мы, как и латвийские порты, как Ленинград и некоторые другие балтийские порты, мы, конечно, это конкуренты, но мы партнеры в том числе. И, конечно, мы имеем некоторые те же самые проблемы, которые мы можем, иногда, я думаю, что можем решать вместе, сплотив усилия, потому что я думаю, что много есть таких глобальных вопросов или региональных вопросов, где мы не конкуренты, в принципе. Мы должны быть партнерами. Par godu Klaipēdas jūras svētkiem tiek rīkot speciāla svētku parāde, kurā piedalās uzņēmēji un uzņēmumi, kas strādā Klaipēdas ostā. Dodamies viņiem līdzi un baudām svētkus. Svinīgā svētku parāde noslēdzās pie galvenās skatuves Klaipēdas ostmalā. Uzrunas teica arī Klaipēdas amatpersonas, baloni palaisti gaisā un jūras svētki oficiāli ir atklāti. Tā mēs kopā svinējām Klaipēdas jūras svētkus. Paldies pilsētai un Klaipēdas ostai par viesmīlību. Savukārt jūs droši dodieties Rīgas ielās un baudiet plašo Rīgas svētku programmu. Uz tikšanos!